Tad, kad es biju maziņa, man ļoti interesēja horoskopi. Es vācu visu no žurnāliem un avīzēm, griezu laukā un līmēju kladītē. Man pat brālēns atnesa šādu peļu apgraustu grāmatiņu. Noteikti tev arī mājās tāda joprojām ir saglabājusies. Tā bija mana pirmā grāmata par horoskopiem. Jā, es arī darbojos skolas avīzē, kurā es veidoju horoskopu lapas pusi, tad, kad man bija 12, 13 gadi. Taču vienmēr bija tā zinātkāre, tā sajūta, tā vēlme izzināt, kā tad tas viss top pa īstam. Gāja laiks, gāja gadi, es pabeidzu universitāti, ieguvu maģistra grādu un devos uz savu pirmo astroloģijas skolu. Ja arī tev ir kaut kādas tādas līdzīgas izjūtas, sajūtas, ka tu vēlies izzināt astroloģiju, jo nav obligāti jākļūst par astrologu vai jāstrādā šajā profesijā. Šī informācija pirmkārt ir ļoti vērtīga, lai izprastu sevi, izzinātu savas emocijas, atklātu sevi jaunus talantus, apzinātos savu potenciālu. Protams, arī, lai izprastu savus līdzcilvēkus. Kāpēc viņš rīkojās tā un ne savādāk? Kāpēc viņš savas emocijas tā izpauž? Kāpēc viņš ir aizvēries vai kāpēc viņš ir tik skaļš un ekstraverts? To visu mēs varam izzināt un saprast, pateicoties zināšanām astroloģijā. Kā arī zināšanas astroloģijā ir ļoti vērtīgs instruments, lai padarītu veiksmīgāku savu ikdienu.